Kaut kad nesen bija iegājis aptiekā, un man sieva bija palūgusi nopirkt zāles, kuras viņai bija izrakstījis ģimenes ārsts. Bet tur man saka, ka man tās zāles nedošot, jo nav jau izrakstīts man. Vai nu man agrāk tāda situācija nebija bijusi, vai aptiekā bija pieticis ar to, ka nosauc personas kodu un zinu, kādas zāles izrakstīts. Bet nu tagad nedod un saka, ka man vajadzīga pilnvara. Pēc 5 minūtēm es to pilnvaru biju dabūjis, bet nu tas veids man pašam prātā nebūtu nācis. Kā tad var dabūt pilnvaru, lai saņemtu zāles kāda cita cilvēka vietā? Par to šodien kanālā Rezumē LV. Es esmu Inns, un jūs skatāties kanāla Rezumē LV, kurā stāstu par tehnoloģiju izmantošanu ikdienā. Un šodien par to, kā e-veselībā pilnvarot kādu citu saņemt aptiekā zāles jūsu vietā. Uzreiz jāsaka, ka bez pilnvaras zāles var saņemt par saviem nepilngadīgajiem bērniem, bet par citiem, kaut vai par laulāto vai par kādu no vecākiem, tā pilnvara būs tomēr vajadzīga. Tad, kad man aptiekāri teica, ka nedos un ka ir vajadzīga pilnvara, es, protams, paliku pikts kā lapsene. Ko tad man tagad darīt? Vilkt tagad sievu pie notāra pēc pilnvaras? Bet man saka, ka jāiet e-veselībā un jānoformē tā pilnvara. Labi, mēģināsim. Zvanu sievai un pa telefonu skaidrojamies. Bet, e-veselība ir jau leģendāra ar savu vērtību, tāpēc tā tik pašsaprotam jau tur nav. Kā tad tas jādara? Tātad, ja gribēsim izveidot kādam pilnvaru, iesim e-veselībā. Es parasti Google rakstu e-veselība, un tad arī atrodas e-veselība.gov.lv. Kad esam iegājuši, mums jāpieslēdzas ar savu vārdu, tātad augšā labā pusē pieslēgties. Izvēlamies, ka mēs pieslēgsimies kā iedzīvotājs. Te ir garie obligātie noteikumi, kur katru reizi jāapstiprina, piekrītu noteikumiem, ieliekam ķeksi un spiežam piekrīt noteikumiem. Tālāk vai ar e-parakstu vai Smart ID piesakamies. Nākamā solī man jāizvēlas, ar kādu vārdu es pieslēgšos. Es tur varu izvēlēties arī, kā ieiet savu bērnu profilā kāda. Bet iešu tagad ar savu profilu, spiežu turpināt. Pirmais, ko redzu šeit, personas dati. Un tālāk kreisajā pusē mēs redzam pilnvarojumi. Bet, lai jūs tas nemaldina, uz pilnvarojumiem mums nav jāiet. Mums ir jāstās viena ieraksta augstāk tiesību deleģējumi. Iesim uz tiesību deleģējumi. Ko tad mēs šeit varam izlasīt? Pievienojot deleģējumu, jūs pilnvarojat norādīto personu piekļūt saviem vienotās veselības nozares elektroniskajai informācijas sistēmā uzkrātajiem datiem. Vienlaikus ar piešķirto piekļuvi jūsu datiem jums ir iespējams arī norādītajai personai liekt pieeju kādiem jūsu konkrētiem veselības pamatdatiem vai medicīniskajiem dokumentiem, ko var izdarīt attiecīgajās sadaļās. Deleģējumi, kas ir spēkā norādītajā datumā, tātad filmējas šajā datumā, šeit neviens deleģējums spēkā nav. Bet apakšā ir poga pievienot jaunu deleģējumu. Kas interesanti, šajā visā tekstā nekur netiek pieminēta kaut kāda zāļu saņemšana aptiekā. Bet, lai tas jūs nemaldina, tas būs par to pašu. Varam spiest pievienot jaunu deleģējumu, un šeit varam ierakstīt tā cilvēka personas kodu, vārdu un uzvārdu, kuru tad mēs taisamies deleģēt. Uztaisīšu, tagad pilnvaru savai sievai. Tad man ir jāizvēlās spēkā no un spēkā līdz pēc noklusēšanas. Šeit ir ielikta 1 nedēļa. Mēs varam izvēlēties, tad vienas nedēļas vietā, izvēlēties, kaut vai 3 gadus, vai 5. Ierakstīšu līdz 30. gadam. Tālāk ir obligātais lauks pamatojums. Ko tajā ir domāts rakstīt? Nezinu. Es rakstīšu tā gribēju. Un spiedīšu saglabāt un aizvērt. Un kas interesanti, tagad parādījās vēl viena pilnvara, kuras izrādās esmu izsniedzis kaut kad agrāk, bet kura sākotnēji neparādījās, jo man laikam bija jānospiež poga atlasīt. Tātad kaut kad es jau šeit esmu bijis, šajā vai citā sakarā. Lai vai kā. Kā redzat, izdarīt to it kā nav grūti, bet iedomāties, kur tas ir jādara un ka tas attieksies uz zāļu saņemšanu aptiekā, to, manuprāt, bez priekšā teikšanas iedomāties būtu pagrūti. Un arī, ka, ja aptiekā jums saka, ka jāuztais pilnvara, jūs tagad zināsiet, ka nevis pilnvara, bet tiesību deleģējums. Ar vārdu sakot, juristi ir strādājuši vaigas viedros, bet tikai par zāļu saņemšanu aptiekā tur gan nav minēts ne vārda. Ceru, ka kādam šis noderēs. Un nejautājiet man, ko darīt, ja, piemēram, zāles jāizņem priekš kādu no vecākiem, un viņš tur nelieto informācijas tehnoloģijas, un viņam nav ne e-paraksta, ne Smart ID, es nezinu. Es to esmu izdomājis. To tad jautājiet droši vien ģimenes ārstam. Es tikai padalījos ar pieredzi.
Es esmu Ints, un jūs skatāties kanāla Rezumē LV, kurā stāstu par tehnoloģiju izmantošanu ikdienā, bet šoreiz man tas viss. Apskatiet arī citus šī kanāla video un varbūt atradīsiet ko noderīgu. Atā!